Tā, nu sveicināt jaunā motociklu taisīšanas video. Nu, nevis jaunā, tas ir pirmais īstenībā, pirmais normālais tāds kaut kāds uzlabojums, beidzot kaut ko jāsāk darīt. Nopirku eļļu, filtrus, es te skatījos šitas filtrus. Man ir tāda aizdoma, ka tas cilvēks to moci, es neapgalvoju, bet man ir tāda aizdoma, ka viņš viņu nopirka. Viņš teica, ka viņš no Vācijas viņu bija atzins kaut kas, un tad viņš nopirka. Bija jauna apskata, tagad 2 gadi būs pagājuši aprilī, un tā apskata beigsies. Man ir tāda aizdoma pēc eļļas melnumā un gaisa filtra, un arī pēc ķēdes, kad tas mocis vienkārši ir nopirkts un 2 gadus braukts un vispār nekas nav darīts. Man liekas, ka nav ne eļļa mainīt nekas. Tāpēc pirmais tagad, ko es nomainīšu, ir, es sākšu no svarīgākajiem uzlabojumiem, tādā secībā iešu, jo es sarakstīju Excel sev, kur visas lietas, ko es gribu saremontēt, ko uzlabot un nomainīt, ko vajag, un tagad es iešu tā pēc prioritātēm. Kopā man apmēram kaut 800 eiro Excel ir, bet tagad bišķi vēl šodien palika dārgāk, tāpēc, ka es dažas lietiņas izmainīju uz nedaudz dārgākām. Tur man iekomentēja pie viena video viens cilvēks tieši pa zobratu priekšējo, un es paskatījos, papētīju, un kad iespējams es tā arī darīšu. Bet to es izstāstīšu pēc tam. Tagad jā, eļļa, gaisa filtrs un eļļas filtrs. Tas nav nekāds sarežģīts darbs. Tagad mocis noliku uz centrālās kājas, vienkārši bišķi padarbināšu, lai sasils tā eļļa, lai viņš šķidrāk, lai foršāk tā ārā. Tad tecinās ārā eļļu, tikmēr nomainīs gaisa filtru. Tad, kā eļļa iztecēs, noskrūvēs arī eļļas filtru, to pārskrūvēs, tā jau saliks visu apakaļ un apildīs apakaļ eļļas un tā tālāk. Ja, kā jūs redzat, es neesmu nekādā modernā darbnīcā. Darbā tur bišķiņi ir mums tāds čakars sanāca, kad būs jāmaina telpas, un šobrīd nezinu vispār, kur tās jaunās telpas būs. Kā varbūt kāds, kas ilgāk skatās man kanālu, tas zina, kad es uz to darbu aizgāju pa kaut kādiem procentiem 50, tāpēc, ka viņš bija ļoti, ļoti tuvu mājā pie Ādažiem. Viņš Ādažos, es dzīvoju, netālu no Ādažiem. Bet tagad nezinu, kur būs tās jaunās telpas, izskatās, ka Ādažos nebūs, jo te draņķīga telpām grūti dabūt, un tad jau pēc tam būs jāskatās, kā tur varēs sadīloties un kā. Jo tur tagad viens variants tur ir kaut kādā, ka varētu būt kaut kāda Salaspils vai kur, bet tas man ir 25 km vienā virzienā katru dienu, un mēnesī kāda 100 eiro pa degvielu savācās, tā kā, tad jāskatās pēc tam, vai turpin šito darbu, vai meklē citu, kur kaut vai ir pa 100 eiro mazāk, vai kaut kā, nezinu, jārisina būs. Vai kaut kā droši vien vienosies, kaut kā izdomās. Tāpēc mocis nekur nav aizvests, es biju domājis vest pa ziemu uz silto garāžu, uz darbnīcu, tur jau viss mocīši rindā salikt ir, un vai tiem arī būs jāmeklē cits mājas droši vien vai kaut kā, nav jau teikts, ka jaunā darbnīca nebūs arī foršā vietā un arī iespēja mocīši salikt pa ziemu iekšā, jo te tāpatās var redzēt, kondensāts veidojās un tik līdz es ienāku vai kā, tur pielēja bāku pilnu neko, bet viņš tāpatās viss ir nokondensējies un kaut kāds, tas nav tik forši kā, kas stāv mocis iekšā tur 11 grādos visā vienādā klimatā visu gadu. Bet to redzēs, tagad ir vienkārši jādzīvo kā ir un jādara kā ir. Sāks ar eļļu pa ķēdi izstāstīt par tiem zobratiem, lai pie viena ir pierakstīts klāt. Ātrais stāsts par tiem zobratiem. Es tagad, kaut attaisīšu vaļā, pastīšos, kāds tur ir. Prikals ir par to, ka tā ass, kas nāk ārā, uz kā montējās mazais zobratiņš, tas mazais zobratiņš ir salīdzinoši šaurs un viņam diezgan liela slodze ir tām šlicēm. Un kaut kādā brīdī, kad viņš nodilst vai padilst, viņš sāk vairāk ļurkāties, un tad viņš viņus izdauz, un galējā gadījumā viņš viņu ir apraut, un to aslē nomainīt ir jāizjauc motors. Un es tagad nezinu, nepievērsīsimā uzmanību, kādā viņa stāvoklī ir, bet man tur cilvēks ieteica komentāros, ir tāda KK Bikes itāļu firma, kas ražo tos priekšējos zobratus, kas ir daudz tā kā biezāk, platāk. Viņam, tā sistēma, viņš ir paredzēts šitam modelim, bet viņš arī, viņš tajā asī līdz pašam galam tās šlicis ir lielāks laukums. Un, ja pieņemsim kaut kādos interkāros 10 eiro maksā tas mazais priekšējais zobratiņš, tad tajā KK Bikes tas speciālais ar to lielo laukumu, tas maksā 50 eiro vai 49,50 vai kaut kas tāds. Es tagad sāku skatīties, bet ja no viņiem ņem arī aizmugurējo zobratu un arī to DID ķēdi, zelta to pārklājumu, zelta krāsas, īsti zelta droši vien nav.
Tad tur beigās sanāca atlaide, tad ir zobratiņam atlaide, tam atlaide. Beigās kaut 150 eiro ir viss komplekts, un es domāju, ka es paņemšu to, lai ir drošāk, jo vecāks mots, jo labāk ir likt to speciālo zobratu priekšā. Jo jā, tas remonts ļoti dārgs. Nu, kaut gan pats to arī varbūt var izdarīt, izjaukt to motoru, bet es nezinu, tā ir tāda jebiņa, ko varbūt pa ziemu to var ņemties, bet es godīgi sakot negribētu to darīt. Tā kā labāk es nopirkšu bišķi dārgāk zobratu ar nedaudz lielākie vai daudz lielākie iespēja, ka viņš ies ilgāk. Bet labi, tagad ķeramies pie eļļošanas. Es jau sev te biju atnesis arī šī tāda sildītāja, domāju uzlikšu, lai kaut vai pūšās virsū, lai ka nagi nesalst. Bet, kā sāk runāt un kaut ko darīties, tad jau tik augsts nemaz nav. Taisīja vaļā vārds, lai iet atgāzes ārā. Tā, nu kā tā vecs motocikls, tā uz Onbija. Un krānīņš uzliks čoku bišķiņi, cik no viņam tur vajag. Un rubīs iekšā. Tu viss sakrut. Iespiests piekariņš. Uzšāvu pilnīgi arī. Tagad, lai pasilst, šitā padarbojās un tad jau būs viss kārtībā. Tā jau es rādīju video iepriekšējā laikā, bija video, kur es izvilku, vai nebija? Es mājās nefilmēju. Es uztaisīju to lādētāju sev, es jau izbraucu, jau izmēģināju lādētāju. Kur ten man ir caur to hella plāgi iekšā vats, un tad pa iekšpus izvilku, un kur man tagad uz stūrs ir arī USB izējas, lai var lādēt. Tā kā modernam motociklam. Labi, sākam kārtoties tev uz darbiem. Tā, nu es te esmu sagatavojis visu nepieciešamo, kas ir nepieciešams. Tur ir kaut kādi 2 ar kaut ko litru eļļas vajadzīgs. Tad ir gaisa filtrs, šī tāds specifisks, jo viņam tāds vāks nāk virsū. Nu jā, un eļļas filtriņš. Čempioni. Bija tas pats šitas te Hiflo filtrs, bet tas bija kaut kāds garāks laikam. Es mērīju tādu, kāds man ir virsū, un tad man sanāca pēc izmēra šī tāda čempioni. Kāds ir, tāds ir. Tagad kaut kāda eļļas vāceli jāsameklē un instrumenti. Tā, nu, aizsargs ir noņemts nost. Tagad jālej ārā eļļa. Es tikko teicu, es neteicu, man likās, ka nākšu ārā būs nenormāli augsts strādāt. Es jau biju paņēmis te kaut vai līdz to pūšamo to sildītāju, domāju, lai uz ķepām vismaz pūš. Tagad ir kaut kāds oktobra vidus. Tā paliek augstais laiks. Bet būs vēl tūlīt arī saulēnāks dienas, kā nelīs lietus tādas, un tad jau vēl es domāju, ka izbraukt arī ar moci. Tā kā jāskrūvē te vaļā, kā te var atskrūvēt. Galvenais neiemest šitajā te iekšā. Man ar kabrioletu bija no Sebringa vienreiz arī šitā te laida eļļā ārā. Es negribu sasmērēt cimds, es plikām rokām labāk. Laida eļļā ārā, man tā korķīts iekrit iekšā šitajā te tvertnē. Un toreiz bija vēl tā, kad mums bija tāda tā kā vecā, sausā toleta, tāda milzīga beidra. Un es tur izdomāju, vai izliešu tur to eļļu ārā, lai tur nav jāčakarējās. Un es izlēju ar visu to korķīti, bet tad labi, ka tur bija kaut mēsli jau samest un tieši uz dēļu maliņas bija palicis. Viņš tā kā uzmanīgi tos korķīšus nevajag tā mest iekšā. Tā, skatīsimies, cik tā te netīra būs tā eļļa. Nu, pamanām diezgan melna. Tā, man jau te zvana kāds, droši vien jau jābrauc kaut kur. Bet es jums ātri parādīšu tādu. Šī tāds melnuls līst ārā. Tā kā man liekas, ka bija jānomaina. Vajadzēja jau nomainīt īstenībā tad, kad es nopirku tajā pašā dienā, bet... Tā nu eļļa ir iztecināta ārā, tagad ir jānoņem nost eļļas filtrs, bet viņš ir tādā tīzlā vietā sanāk, ka tur viņam nevar uzlikt virsū to atslēgu no gala, tā kā ir mašīnas tam eļļas filtram, kas apņem. Tagad es domāju, vajadzēja pirkt bišķi dārgāk, kuram galā ir tā seškanta, lai pēc tam var noņemt. Jo viņš arī šitas te ir tik ilgi stāvējis virsū, viņa ar rokām nevar atskrūvēt. Viņš ir piekalts klāt.
Tā kā, nu, būs kaut kā jāizdomā kaut kāds risinājums. Noņēma nost to vāciņu, kur tas zobrats, bet neņemot nost to zobratu, jau tu nevar baigi neko tā. Es tagad negribu jaukt ārā. Izjaukt tagad ārā vienkārši tāpēc, lai izjaukt un pēc tam atkal montēt apakai. Nopirkšu to visu, to, kas ir vajadzīgs, un tad montēs vienkārši kopā. Jā, nav izjukts, te jau tulīt nekas te neizjukts. Labi, domāšu, kādā veidā to filtru noņemt. Es jau biju domājis, man te darbā ir tās kripeksens lielās, kuras var attaisīt vaļā, tām varētu, bet tas ir darbā, es negribu braukt tagad nekur. Meklēšu rakņāšos, kas man te ir un kaut kā jau domāsim. Tā, nu atradu mazo štropīti, redzēs, vai tas būs mans glābējs eļas filtra atskrūvēšanā. Mēģināšu viņu te kaut kā uzmuhļīt virsū. Man bija doma kaut kā viņu salikt, te dubultā varbūt caur to atslēgu, un tad aiz tās atslēgas jau varētu kaut kā, vai jāuztin uz kaut kā virsū. Man flekses arī te mājās nav tā varētu, nu, man darbās, starp citu, bija arī tāda, kas bija no štropas uztaisīta ar iefleksēto muciņu, kur var. Ja tu mēģinās kaut kā Āfrikas stilā. Āfrikas stils. Es jau te nočakarējos, kaut kāds mēģināju tām štropītēm un ko. Beigās viss bija daudz vienkāršāk. Tur var redzēt, nu, ka es tagad uzliku gan to filtru atslēgu virsū, gan arī kātu. Ka tieši pret aizmugurējo dakšu viņš atspiežās. Tur vienkārši vajag ļoti plānu to kātiņu, tad var uzlikt un atskrūvēt virsū. Šī tāda setup mierīgi var attaisīt. Ja es tur tā nočakarējos, būtu uzreiz kaut kā man ienācis prātā pamēģināt, jo man bija šeit pirms tam ielikts iekšā tā kā pārēju uz lielāku, un tad man negāja iekšā, bet šito, ja tu uzliec šito tur virsū, tad šito vairs nevar uzspraust, tad ja tu viņu uzspraut pirms tam, un tad tur ievāz iekšā, tad viss darbojās. Tagad tūlīt jau viss aiziet, visas lietiņas. Eļļa jau būs kārtīgi iztecējusi, un tā jau tikai jāmontē kopā. Vēl pa ķēdēm runājot, cik es te palasīju arī. Skrūvēšu nost to filtru, jo es man te viss nenoliet, jo sanāk tieši centrālā kāja un nevar palikt apakšā to trauciņu. Pa ķēdēm es lasīju, tur arī skatījos dārgākas tās ķēdes, lētākas, tur ar to zelta pārklājumu vai melnās, tur tās ir labākas un tādas. Bet arī ar savu veco labo draugu to ChatGPT kaut ko sāk runāt. Un tad beigās, ja tu brauc, teiksim, pa smiltīm vai kaut kur dubļī gadās vai ko, tad varbūt pat nemaz nav jēgas likt tās dārgās ķēdes, jo viņas tāpatās nodragāsies ātrāk nekā, nu, piemēram, tie, kas ir tie salīdzinošie testi, cik ilgi tā ķēde iet tādu vai tādu, viņš jau var drīzāk uz plika asfalta ir, tu, nevis brauc uz asfaltu, vīlē tur, piemēram, 60 000 kilometru vienu ķēdu, un tad otru noies tikai 40, piemēram. Bet, ja tu iebrauks ar dārgo un lēto mežā, tu viņus var nopist pa 3 dienām, gan dārgo, gan lēto, tā kā iespējams, ka nemaz to dārgo nav jēgas likt. No kā lai skolējas te paliek apakšā tagad, kaut kādu vēl zemāk trauciņu vajag jāmeklē. Tikmēr, kamēr tur tā kā ārā no filtra eļļa, var uzrakstīt komentārā, vai tev interesē tāda video, ja tu skaties, tad jau interesē. Tikmēr pameklēšu, cik eļļa tur iet iekšā precīzi, lai nav jāmin. Vai var ieliet pēc tās pudelītes tām atzīmēm, un tad tikai sākt mērīt, citādāk beigt čakarīgi. Oil capacity. Tā. Es pieredzu tā pie tā ChatGPT, ka man tik čakarīgi, man negribās vairāk googlēt, meklēt. Labi, tur es uzreiz uz citiem neatradu pārliecinoši. Tagad pamēģināsim ierakstīt ChatGPT vai kā būs. Es viņam ierunāšu. Tā, kā tev ir šitā. Cik daudz eļļas nepieciešams Honda Transalp 600V 1997. gada. Vai šitā būs ātrāk vai ne? Tā, es nezinu, vai 97. gads vai gan nav starpība tā. Tā, Transalp eļļas dzinēja daudz 2,4 litri, ja maina eļļas filtru. Ja nē, esi mainījis filtru apmēram 2,2. Šī tik ātri. Tas nav nekādā googlē tur jāmeklē. Tā kā es iesaku ChatGPT. Pat arī citreiz ar netīrām rokām. Tur kaut kur garāžā tev nav tur jārakst nekas. Tu paņem piespied vienkārši skaidri ierunā. Viņš pārvērš pa tekstu izparādi. Tagad turpinam ķīlēt. Jā, un kamēr es te skrūvēju virsū jauno filtriņu. O, šitas jau ir ieziests.
tikai kaut matu. Tikmēr varat komentāros, kā vienmēr pacīnīties, vai ir jālai iekšā eļļu filtrā vai nav jālai iekšā. Bet šitajā nemaz nevar ieliet, jo viņš skrūvējās šitā virs. Tāpēc to nemaz nevar izdarīt. Tā kā varbūt tomēr nemaz nav jālai. O, cik labi dara. Viss ideāli. Pievilkšu šito. Eļas skrūvīte vai izskrūvēciet. Jānokopja un tad gaisa filtrs un ielies eļļu un dod virzu ārā. Tieši lietas sāk līt ārā. Varētu pa lietu izbraukt, izbaudīt kārtīgi. Tā nu priekši salikt tur. Galēs neaizmirst eļļu ieliet. Pirms darbina iekšā. Nav tā, ka iedarbina pasties aizmugurē. O, eļļas, kanliņas stāv vēl. Nē. Ja pabeigšu vienkārši šitajā pusē mocim un eļļa lejās no tās puses, tieši tajā pusē. Tā. Tā kā jūs varbūt redzat vai neredzat līst. Lietas turpin līt. Ziema nāk virsū. Var rakstīt komentārā, kā tev patīk ziema labāk vai vasara. Es agrāk slēpoju un tā kā snowboardu tur arī braucu un tad man likās, ka arī bijis jau līmēts. Ar tiem epoksīdiem laikam. Šo tur nemaz. Kur prikals? Tā ir tā vieta, kur skrūvēs cauri. Jā, kad agrāk slēpoju, tad likās forši ziemas sniedziņš un kas. Tagad es to saucu pa balto sūdu un man reāli besija ārā. Es visu laiku. Tik līdz sākās kaut kāds laiks, kas nav vairs vasara, es gaidu, ka būs vasara. Varbūt, ka vecs paliek, saka jau arī, ka uz vecumu cilvēkam vajag sildīties saulītē. Liekas foršāk, tā kā kaģis vai tā kā zoodārzā aiziet tur kaut kāds lauvs vai kas. Guļ vienkārši saulē un neko nedara. Nav nekāds jāgādā, nekādas ēdienas, neko. Tas pilam te tagad viņam lielāk. Būs skrūvgriezens pamazu. Bet es vienkārši ar kreiso roku, tāpēc man tā no otras puses sanāk filmēt. Tāpēc tā ir. Noņems nost šito gaisa filtru. Tā video nevar parādīt, cik viņš netīrs, bet redzēt, ka viņš diezgan netīrs ir. Īcevišķi, ja ir braukts tikai pa asfaltu, tad tā. Kaut gan es arī tagad, es uz Rīgu bieži nebraucu. Kaut gan man te vajadzēja dažas dienas apakaļ uz Rīgu aizbraukt. Es vakar biju uz interkāriem. Tu iebrauc Rīgā un tā smird mašīnā uzreiz pēc izplūdes gāzēm viss. Tāds, ka Rīgā dzīvoja, tu pieredzi vairāk un tad tev tas neliekās tāds, tu nejūti to smaku vienkārši. Bet, kad iebrauc tādu, tu neesi bijis vairāks mēnešus, nenormāli smaku. Tā, pastīsimies, kāds ir jaunais un kāds ir vecais. Šitas vēl tās pašas firmas ir? Nē, nav. Tāda. Ir starpība. Un gan jau labi, šitas nebija tik sarkans, varbūt sākumā. Varbūt arī bija. Līdz iekšā. Laikam ne nekāda virziena beigi nav svarīgie. Lai ieguļ tieši uz švammītes. Viss būs forši, lai es skrūvēju kopā un daramies tālāk. Šodien pieteica arī Nissan Juke uz pirmo apkopi pie dīlera. Viņam garantija, tāpēc viņš pie dīlera vai pie certificēta jāapkopī. Tur ir visādi varianti, kā var nevest pie dīlera, ka tu var vest citos servisos, kas ir tā kā certificēts. Tur vesels tāds. Es sākumā sāku pētīt, domāju, varbūt taisīt video par to, ka tev nav obligāti tieši pie dīlera jāved, vai tieši pie tā, nav obligāti jāved tur, kur tu pirki pie tā dīlera, tu var vest pie jebkur dīlera. Bet ir arī tā, ka tu var vest uz kaut kādu boškāru servisu, kur tev ir papīrs, kad ir atbilstoši specifikācija, ka jums ir eļļas nomainīts, kad var arī tā darīt. Es sāku tur jau to lietu pētīt, domāju, jātais varbūt video, varbūt kādam interesē, bet tad es secināju, ka es pats visticamāk arī tā nedarītu nemaz. Tāpēc, kad, zinot, strādājot tirdzniecībā, esmu strādājis daudz, tu zini, kā darbojās garantijas un kad tur viņas kāds grib taisīt, negrib taisīt un tev pēc mazliet, var gadīties, ka tev ir jāpierāda, ka tu esi izpildījis visus nosacījumus, lai iegūtu garantiju. Un, ja tu ved, piemēram, pie tā dīlera, kur tu nopirki mašīnu, kurš ir ierakstīts bankas tajā līgumā, ka viņš pēc tam to mašīnu atpirks no bankas,
tad, ja viņš ir veicis arī viss apkops, ka tas viss process ir daudz vienkāršāk, ja iestājās kaut kāds garantijas gadījums. Ja es tagad vestu kaut kur citur, man būtu kaut kādi visādi papīri, ko rādīt, bet tā būtu tāda ņemšanās pēc tam to pierādīt, ka tur viss tiešām ir kārtībā, un vai es ar to gribu ņemties? Nē, es ar to negribu ņemties. Tā kā, ja tev interesē, cik maksā jaunam Nissan Juke uztaisīt pirmo to apkopi obligāto, tās principā sanāk, tā kā, kādas ir izmaksas gadā remontam. Tad piesako kanālam un noteikti būs video. Es arī uzreiz, es tur pierakstījos uz sestdienu, viņiem arī uz sestdienu pierakstīties, tas ir forši, ka tev nav jāzaudē vesela darba diena. Un arī uzreiz nomainīs riepas, uzliks uz ziemas riepām. Arī pie dīlera montēšu riepas. Kaut kur patina apakaļ man ir video, kur es mainīju riepas pie dīlera. Kad nemaz patiesībā nav tik dārgi un viņi vēl nomazgā mašīnu par to cenu. 60 eiro bija jau var atklāt pie dīlera pārmainīt. Tas laikam līdz 17. Tā kā, nezinu, var arī kaut kādu vecu lamatiņu aizvest, tur viss ar dubļiem, viss netīri, aizvest pie dīlera uzmainīt riepiņas, ja pa sējasnieku uzmainu, vēl nomazgā. Labi, viņi tur ar švamu nebija mazgājuši, viņi ar augstspiedienu tikai. Tā, noskalojuši, tā kā puto mazgātāji. Šoreiz nopirku šitādu eļļu, īstenībā interkārā cita nebija no motuliem. Es tieši tikai motuls, lai gan mocim, gan mašīnai, un šitā ir kaut kāda laikam tā kā uzlabotā. Es veco kandiņu izmet ārā, kuras visu laiku pirku. Tā nemaz nebija uz vietas, šitā bija tā, kas bija uz vietas. Bagātinā ar kaut kādu tur esterolu vai kaut ko es tur meklēju pēc tam internetā, kas tas ir. Kaut kāda viela, kas tā kā arī pie izslēgt dzinēja, kad eļļa notek, viņš tā kā pietur klāt pie tām maliņām, lai pie augstā starta būtu pēc iespējas eļļaināks. Tā kā varot lieta arī vecajos iekšā. Cik man te izmaksāja kopā, man vajadzēja cik tur tos 2,4 litru vai 2,2, cik es teicu, es jau aizmirstu. Bija 4 litrīgā pa 27 eiro laikam, pa manām cenām, un šitās izmaksāja kaut 22 vai kaut kas tāds. Tā kā pilīnās iekšā eļļiņas. Recreational. Vajag būs. Smooth shifting. Shiftosies labāk. Labi, man tāpatās labi shiftojās. Labi. Pildam augšā. Pilnīgi gribētos izbraukt šodien, bet pa tādu slapjumu negribās. Tā, tu saskrūvē braucumu un gribās braukt uzreiz. Viss gatavs savai iekšā. Vai ierūcinās, pastīsies līmenīt vai pareizies daudzums. Es vēl ievēroju interesantu lietu. Ka man ir oriģinālais Hondas akumulators. Redz, kā viņš viss tā noraso. Kaut gan, stāv tā kā, stāv sausā vietā, bet vienalga viņš tā kaut kāda oksīdi vai sarodās. Un tas, man nepatīk, tāpēc es domāju, tomēr kaut kur aizvest, ielikt kādā siltākā vietiņā. Tā, labi. Cerēsim uz to labāko, ka to varēs arī izdarīt. Kaut gan šitādā, piemēram, kādā kā mājās stāv mocīts, tad, pa brīvdienām tur, ko lai padara, iešu kaut ko pačubināt. Kaut gan, ja nav nekādas detaļas nopirktas, tad jau tu neko nevar pačubināt arī tā. Tad tu tur tā čubinās, vienkārši kaut ko tīrīt, spodrināt arī. Tāda šosejas mocis varbūt jā, bet šito tur baigi tur nodīteilos, baigi izspodrinās, vienreiz izbrauc, viņš atkal netīrs. Tam vispār nekādas jēgas nav. Pa šļūteni vienkārši nomazgā ar augstspiedienu un viss. Tā, kaut kādas lietas, jo ko tu remontē, tos iztīri, varbūt kaut kādas tādas, vienreiz gadā tādu uztais lielo tīrīšanu. Labi. Beigšu te ļurkstē. Es vēl šitam neesmu pie tā čoka piešāvies, cik viņi daudz vajag ieslēgt vai nē. Kad tā kā līdz galam atvērt, tā viņš arī neiet. Es šķiet būšu pārvarējis savu fobiju, veco tādu bācēja fobiju. Vecās detaļas nesīšu, izmetīšu ārā. Agrāk es biju piekrājis pilna visādām vecajām detaļām, gan no mašīnām, gan no močiem, ja gadījumā pēc tam kādreiz noderēs. Vienreiz man bija tā, kad es uzliku jaunus svečvadus,
Voyagerim un Pēle man pārgrauza vienu vadu. Un es dabūju pirkt jaunu komplektu, bet un tāpēc man tagad darbā stāv viens vecs komplekts ar svečodiem. Tā kā metīšu ārā. Tā nu skatāmies. Šitas te patiesības brīdis, vai es būšu pareizi ielaists vai ne. Citreiz, tu ielai eļļu iekšā, maina eļļu domā. Nu, ja tu ielai bišķi pa daudz, tur noēdīs. Bet pārsvarā jau ir tādi motori, kas neēd to eļļu, tad viņš neko tur nenoēd. Paliek pa daudz bišķiņiem. Nu, uz šķuptu, nezinu, virs augšējā, tur kad milimetrīgi. Es parasti leju pilnu līdz augšai. Nu, nevis uz vidiņu atstāju, bet līdz augšai. Nu, kā šitam darīt? Te ir kaut kādu gavaliņu virs vidus. Laikam jālai ir līdz augšai, tāpēc, kad tas tāds mocs ir. Nu, ka kaut kur varbūt sasverās vai apgāžās, piemēram, tad, lai tā eļļi vairāk. Man tāda teorija. Lai nav pa maz. Pa daudz arī nevar būt, bet, nu, lai viņi nav pa maz. Tā kā višķi. Es nezinu, cik tur ir no mīnu līdz makas. Tūlīt pārbaudīsim. Es ielēju, nezinu, cik 40 gramus. Tas trekterīts visu laiku tak tā besī. Tā. Skrūvējam iekšā. Var arī pabraukt un pēc tam pastīties vēl kādreiz. Un tad, ja liekas, ka vajag, tad pieliet klāt. Gandrīz līdz maksimumam. Kādi 3 mm pietrūkt. Bet, nu, es neliešu vairāk. Tur taču nevajag. Tā. Noslaucīšu te visu, notīrīšu. Un tad jau šis remonts beidzies. Šis nav remonts. Uzturēšana, apkope. Tā pa šito vairs varēs nedomāt tagad. Tā arī saka, kad uz ziemu vajagot ieliet jaunu ceļas, viss sataisīt apkops uz ziemu, nevis pavasarī tā kā gaidīt pirms sezonas. Tā jau no otras puses var saprast, cilvēks tā kā negrib ieguldīt naudu, kad tu nezini, nu, kad tu sāks braukt, varbūt tur, nezinu, tur karš sāksies vai vēl kaut kas, nu, vienalga, kas cilvēkam var gadīties, kāpēc viņš nebrauc vai mainās dzīvē kaut situāciju. Bet tā, ja tev uznāk tā pirmā saulīte un ritīgi forša diena un gribās izbraukt, tad ar vecu ceļu sanāk braukt. Vecu ceļu, vecu ķēdi, visu vecu. Tāpēc labāk ir uztaisīt jau rudenī. Un tad aprīlī vai tur marta pēdējās dienās jau varbūt jau riktīgi silts ir un dopa kurbulu un visu aiziet. Labi, te es arī beigšu šo video. Es domāju, ka šis būs tāds garāks video, es taisīšu viņus kopā montēšu ar kaut ko vēl. Atnāks man nākamās detaļas, turpināšu vēl, rakstīšu kāds datums, un tā būs tagad tāda ziemas motocikla dienas grāmata. Vai likšu pa maziem gabaliņiem. Tā var jau YouTube vairāk nopelnīt.